Mark, saki, kāpēc tavuprāt mums kā kristiešiem ir jāevanģelizē? Tikpat labs jautājums varētu būt, kāpēc mums būtu jābūt glābtiem, vai ne? Un tieši tāpēc, ka mēs esam glābti, kāpēc? Jo mēs esam dzirdējuši evaņģēliju, jo ticība nāk no dzirdēšanas. Tad kādam ir jāpasaka tas. Tas nav tikai jāparāda, kas ir jābūt, bet mums tas arī ir jāpasaka. Un eņģeļi to nedarīs tavā vietā. Ja es to vairs nedara, viņš to izdarīja, viņš teikt atstājis mūsu draudzi. Un ja tu esi daļa no draudzes, un kā es teicu, efeziešiem, evaņģēlisti nav, lai evaņģelizētu, evaņģēlisti ir, lai sagatavotu draudzi kalpošanas darbam, svētos kalpošanas darbam. Tad kam? Evaņģēlijam. Evaņģēlisti ir, lai sagatavotu pārējos evaņģelizēt, tāpēc mums ir jāevaņģelizē. Tu gribi būt glābts? Jā, bet vai tu negribi, lai pārējie ir glābti? Gribu, jo Dievs ir ielicis to pašu, ko viņš grib. Viņš negrib, lai kāds pazustu. Un ja tev ir Dieva sirds, tad arī tev nevajadzētu gribēt, lai kāds pazustu. Un mēs gribam, lai visi tiek glābti. Un tāpēc, lai visi tiek glābti, visiem ir jādzird evaņģēlijs par Jēzu Kristu.